Laipni lūdzam, šodien iedziļināsimies stāstā par Ernstu Todi. Viņš ir viens no tiem māksliniekiem, kas Rīgai devis to vitrāžu pilsētas slavu. Tieši tā. Daudzi viņa darbus redz, bet varbūt vārdu nezina. Izmantosim materiālus no raksta Ernsts Tode, vitrāžu meistars un vēstures liecinieks, lai saprastu viņa ceļu. Sāksim ar sākumu. Tātad 1858. gads, Pargola pie Pēterburgas. Jā, vācu ģimenē dzimis, saknes gan Lībekā, bet vēlāk Kurzemē apmetušies. Izglītība viņam tādā, diezgan fragmentāra sākumā. Rīgas politehnikums, arhitektūra, bet nepabeidza. Tieši tā. Tad Minhenes Mākslas akadēmija glezniecība, tie Otto Zaica un vēlāk Diseldorfā ornamenti pie Eduarda von Gebharda. Tas ir diezgan nopietni. Un svarīgs moments korporācija Rubonija, tas laikam palīdzēja karjerai? Nenoliedzami. Tur viņš iepazinās ar Eduardu Baiermanu, stiklnieku dzimti zinām Rīgā. Un tieši Baiermans viņu pavilka uz vitrāžām, nevis vienkārši mozaikām. Jā, Baiermans ierosināja daram apgleznotas vitrāžas, tādas gleznieciskākas. Rīgā jau bija piemēri Doma logos, bet tie bija, importa dardi. Tātad gribēja radīt vietējo produktu, tā teikt. Principā jā. Un pirmais kopīgais mēģinājums Svētās Ģertrūdes baznīca 1893. gads – ornamentālās vitrāžas. Pēc Bokslava skicēm, starp citu, arī Rubonie biedrs. Jā, tas tīkls darbojās. Un šis darbs acīm redzot iedvesmoja, jo 1895. gadā jau tapa kopīga darbnīca Tode un Baiermanu. Kur tā atradās? Kaut kur Vecrīgā? Jā, Šķūņu un Amatu ielu stūrī. Pašā centrā. Piedāvāja dažādus stilus gan baznīcām, gan, privātiem interjeriem. Un pirmais lielais pasūtījums? Tarbata Svētā Jāņa baznīca. Vitrāža Kristus dzimšana. Ļoti žēl, ka nav saglabājusies. Bet ir arī tādi darbi, kas ir palikuši no tā laika. Protams. 4 ļoti nozīmīgas vitrāžas ir Svētā Pētera baznīcas sakristējā. Evaņģēlistu attēli. Tās var redzēt. Bet ilgi viņi kopā nestrādāja? Nē, diezgan ātri viss beidzās. Pēdējais kopīgais projekts bija 1896. gada Līgrenes papīra fabrikas paviljons izstādē Nižņī Novgorodā, un jau rudenī Baiermans bija prom. Tik īss laiks, bet Tode turpināja viens pats? Jā, un ne tikai turpināja, bet pat paplašinājās. Nopirka dekoratīvās glezniecības firmu Rudolf Johansens, un tad sākās tas, ko varētu saukt par viņa zelta laikmetu. Tapa jauni darbi? Jā, piemēram, vitrāžas Līgas Svētā Jāņa baznīcas altāra daļai. Tās ir saglabājušās. Un 1898. gada viņš pārcēlās uz jaunu ateljera Aleksandras ielā. Bokslavs projektēja speciāli viņam. Tā slavenā ēka, kas joprojām ir saglabājusies? Tieši tā. Un šajā periodā tapā arī liela vitrāža Līgas domam Kristus augšām celšanās. Diemžēl zudusi, bet interesanti, ka rekonstrukcija sākta tieši ar šo. Un Melngalvinams, protams, 1901. gads. Jā, tas ir vesels stāsts, gan slavenais griestu gleznojums Svētā Maurīcija apoteoze, gan vitrāžas. Abi, diemžēl, gāja bojā Otrajā pasaules karā, bet ir par laimi atjaunoti. Bet Pulvertornī gan viss sudis. Tur bija Rubunija mītne. Jā, tur gan. Todas gleznojumi un vitrāžas zaudēti Pirmā pasaules kara laikā un pēc tam. Neatgriezieniski. Viņa darbi bija pieprasīti arī ārpus Rīgas? Noteikti. Sanktpēterburgā Kelhu namā ir saglabājušies, arī Kancelsona namā Liepājā un Stahējeva namā Maskavā. Bet tās Jelisejevu veikala vitrāžas Pēterburgā tās gan nav? Tās, diemžēl, ir zudušas. Runā gan par restaurāciju, bet pagaidām tā. Un tad viņš atkal pievērsās Rīgas domam 1902. gadā. Jā, tapa ziemeļu daļas vitrāžas 4 bruņinieku tikumi – Svētais Mātiņš, Svētā Elizabete, Svētais Juris un bruņinieks pie krusta. Tās ir saglabājušās. Un tās ziedoja Manteifelju dzimta? Jā, Manteifelji bija dāsni pasūtītāji. Viņi pasūtīja arī veselu ciklu Valteiču baznīčai Kurzemē 15 vitrāžas. Mazā lauku baznīcā. Tas ir neticami. Tieši tā. Bruņinieku tikumi un ainas no Kristus dzīves. Un viss ir pilnībā saglabājies. Tas ir gandrīz vai brīnums. Vēl kāda nozīmīga darba Rīgā? Vēlāk tapa ziedu motīvi Rīgas Biržas komercskolai, kas tagad ir Mākslas akadēmija. Tas bija 1908. gads, un ainas asaras baznīcē 1909. gadā. Un pēdējais lielais cikls Rīgā bija Sveta Ģertrūdes baznīcā. Jā, ap 1910. gadu. Mazi lodziņi ar tēvreizes rindām un simboliskiem ornamentiem. Arī saglabājies, bet tur ir tāda, nedaudz skumja piebilde. Kāda? Vēlākajos laikos vācu tekstus nomainīja pret latviešu.
bet diemžēl sajauc ornamentu secību. Līdz ar to tā sākotnējā simboliskā jēga ir nedaudz pazudusi. Saprotams. Un tad jau viņš Rīgu pameta. Jā, jau 1909. gadā pārcēlās uz Bavāriju, vairāk pievērsās glezniecībai un ģenealoģijai, dzimtas vēsturēs pētījumiem. Un vēlāk pat palīdzēja kādiem baltvāciešiem Minšenē. Jā, pēc Pirmā pasaules kara, to starp saviem korporācijas biedriem Rozenbergam un Kurzelam. Rakstā minēts, ka viņš neatbalstīja viņu, vēlākās radikālās idejas, bet palīdzēja kā biedriem grūtā brīdī. Un Toda mira 1932. gadā Minhenē. Viņa darbnīca Rīgā darbojās tikai 14 gadus. Tas šķiet tik īss laiks? Jā, bet šajos 14 gados viņš atstāja milzīgu mantojumu. Darbus, kas joprojām veido Rīgas seju, Pētera baznīca, Jāņa baznīca, Ģertrūdes doms, Mākslas akadēmija, Valtaiķi. Lai gan daudz kas ir zudis, Melngalvju nama griesti, piemēram, vai tās Pēterburgas vitrāžas, tomēr tas, kas palicis, ir abrīnojams. Vitrāžists, gleznotājs, heraldiķis. Daudzpusīgs talants, un tas viss liek aizdomāties par to viņa bijušo ateljē ēku Aleksandras ielā. Tā Bokslafa projektētā ēka joprojām stāv. Jā, patiešām. Varbūt tā kā kādreiz varētu kļūt par vietu, kas stāstītu par Todi plašāk, ne tikai caur baznīcu logiem. Tā būtu lieliska doma. Muzejs vai izstāžu telpa, kas atklātu visu viņa personības un mākslas spektru. Tas noteikti būtu vērtīgi.